Tas palīdz mājās ikdienā? Ka jūs runājat tajā mūzikas valodā, abi divi? Mēs savā starpā parasti nerunājam mūzikas valodā. Kaut gan ir gadījies, ka mēs atnākam no operas mājās. Ne, klausies, ir bijis, ka mēs atnākam no Karmenes, kur ir es tev atnesu vēstulī. Nu, apmēram tāds ir tas teksts, kad palasa titros, ja ko viņi īstenībā dzied tajās skaistajās ārijās. Un tad mēs no rīta mājās vienkārši iedvesmoti no operas. Sievāre, ko tev brokastīs? Jā, es tieši gribēju ometīt. Nu, zin kā, tad mēs tā ironiski mājās šeit cerinājamies. Vai arī mēs atdarinājām Bjorkas klipu. Jā. Mums bija Siera Deja. Un tu raksti gan Latvijas, gan angļuiski. Jā, gan kurā ir vieglāk rakstīt? Tev konkrēti. Tas ir katrai dziesmai citādāk, jo katra dziesma nāk ar kaut kādu sajūtu. Un, zini, ka no vienas puses it kā dziesma un it kā harmonijas līdzīgs varbūt, bet tomēr, tad, kad ir pirmais akords, es jau jūtu, vai es to gribu turpināt angliski vai latviski, es to nevaru paskaidrot. Tie impulsi jau dažādi, un kā viņi pēkšņi nostrādā, tas jau nav no tevis atkarīgs. Un latviešu valodā laikam jau augstākais, skaistāk par ziedoni latviešu valodā, es vismaz nezinu, kurš vēl ir izteicies, vai ne? Un tieši ar ziedoni saistīts jūsu abu divu pēdējā laika lielākais projekts laikam jau. No Ziedoņa albuma gabaliem laikam man tuvāk ir Tikko, kuru mēs ar Jāni kopā sarakstījām. Un tā ir, starp citu, laikam pirmā dziesma, kuru mēs kopā arī sarakstījām. Jānis vienkārši spēlēja ģitāru, un es teicu, kas tas ir? Un viņš saka, nekas, es vienkārši vingrinu pirkstus, un es saku, turpini. Un tad es meklēju tekstu, vienkārši šķirstīju dzējoļu grāmatu. Un tas īstenībā notika ļoti ātri, kā atradās Tikko dziesmai teksts. Tas bija tā gandrīz vai... Un ir. Nu tā. Ir vēl kādi mērķi, kas ir nesasniegti? Es domāju, ka tu nevari vairs būt mūzikā, ja tā nav, ja tu jūties, ka tu visus esi sasniedzis, tad jau, man liekas, tad jau vairs nav arī vērts būt mūziķiem, ja tev liekas, ka tu esi visus sasniedzis. Mūziķis ir tieši to nozīmē būt visu laiku meklējumos un attīstībā un meklēt nākamo soli, nākamo izaicinājumu kaut kādu jaunu veidu, kā komponēt, kā dziedāt, kā vispār domāt par mūziku. Es domāju, ka tas jebkurā mākslā ir. Tāpat kā aktierim, tāpat arī glaznotājiem un kino režisoram un jebkuram, kurš ir saistīts ar radošumu, ir tas dzinolis, ir tava nemitīga attīstīšanās, nemitīga sevis pārspēšana. Un ar katru dziesmu, teiksim, ko mēs mūziķi esam radījuši, tu uzliec sev latiņu, kuru tu pēc tam centies pārkāpt. Un līdz ar to tie mērķi katru reizi pēc jebkura padarīta darba ir arvien augstāki. Ja tev tajā dziesmā bija izdevies, teiksim, ārkārtīgi labs piedziedājums, ko visi tagad dzied līdzi, nu tad nākošajā dziesmā tu mēģini tam klāt pielikt arī vēl kaut ko vairāk. Un tā jau ir tā lielā būtība šajā radošajā mākslā. Visu laiku attīstīties. Paši mākslinieki, viņi var mēdz būt dažādi. Ja mēs runājam par mūziķiem, tad tev mērķis var būt sēdēt pēc 50 gadiem šajā pašā dzīvoklī, un tur ir liels plaukts ar Grammy balvām, un Latvijas mūzikas balvas ir zemāk. Vai arī sēdēt pēc 50 gadiem zem kaut kur laukos zem Ozola zaru un vēl joprojām būt mūziķim. Kas tad ir tas, kas tev liekas lielāks? Kāpēc tu domā, ka būt ar 50 balvām nenozīmē joprojām būt mūziķim? Lūk, to es arī gaidīju, lai tu atbildi. Es domāju, ka lieliski ir abi varianti. Lieliski ir gribēt arī sasniegumus, arī komerciālus vai publiskus. Man arī tas liekas forši, jo gal galā šī nav māksla, kuru es komponēju un savā guļamistabā un nerādu nevienam. Ja mums nebūtu vēlams publiski parādīties, visticamāk mēs nespēlētu grupā uz skatuves, vai ne? Bet man liekas, ka, protams, ir jāspēj atrast to balansu starp to vēlmi sevi mazliet izrādīt, vai ne? Un savu pasauli izpaust visiem redzamu, jā. Un starp to vēlmi vienkārši meklēt sevi un runāt ar sevi. Jābūt mūziķim īstam ar vēlmi gan dabūt to Grammy balvu, gan spēt atrast mieru sev vienam zem tā koka. Jums divi tā. Tad to es arī laikam novēlu. Un Tunkai baudīt labu mūziku. Atrast koku trījiem, kur pasēdēt. Atrast koku, zem kuru pasēdēt ar jūs 50 Grammy balvām pēc 50 gadiem. Un es atnācu ciemos uz Rīni, ja? Super. Tad tiekamies.